Sveiki, šī video virtuve un man sauc Žana. Gatavošu olbaltumu krēmu karstu. Man vajadzēs olbaltums, cukurs, ūdens un nedaudz citronu skābi. Katliņā beru cukuru, pielēju ūdeni, vārīšu sīrupu. Lieku klāt nedaudz citronu skābi, uznāžu galu. Vārīšu aptuveni 10-15 minūtes. Sākumā pamaisīšu. Tikko sāk burbuļot, taisu mazāku liesmu. Jāuzmanās, jo sīrups ir ļoti karsts. Kā pārbaudīt, vai sīrups ir gatavs, viņš sāk bišķiņ biezēt. Kad tikko sāk biezēt, var putot olbaltumu. Vienu baltumu un pavisam nedaudz šķirpsniņu sāli. Putošu aptuveni 8 minūtes, līdz putas ir stingras. Чтобы он висел на венчике. Сироп. Он тоже такой становится, пенится. Kā pārbaudīt, vai sīrups ir gatavs? Ledainā ūdenī pilinu 1 pilienu sīrupa, un ja veidojās bumbiņa, sīrups ir gatavs. И проверяю, если он сворачивается, вот так вот, то сироп готов. Время занимает от 10 до 15 минут у меня варки. Теперь, не прекращая взбивать, Tagad turpinot putot, lēnām pievienošu visu karstu sīrupu. Tādā veidā olbaltums tā kā uzvārās iekšā. Turpinu putot līdz atdziest. После того, как залила сироп, еще продолжала взбивать, чтобы была вот такая консистенция. Masa izaugs. Kamēr puto, viņa atdziest. Lieku klāt konditorijas maisā. Šādu krēmu var izmantot kā rotājumu tortēm, kūkām, smilšu mīklas groziņam, dekoru un vienkārši kā saldo našķi. Ļoti labi tur formu. Его безопасно кушать, так как получается, что белок заваривается горячим сиропом. Lūk, parādīšu, kā labi, cik labi tur to formu. Šāds krēms stāv leduskapī dažas dienas, nekas ar viņu nenotiek. Но это уже зависит от фантазии. Если мне нравится просто так шоколадом или орехом. Man garšo vai nu arī rotēta šokolāde šādā veidā, vai no riekstiem var. Olbaltuma krēms gatavs, lai labi garšo.
белковый заварной крем готов. Я его подаю как десерт. Приятного аппетита!